Gribēju šodien nodot vārdu no tā kunga un sagatavoju visas tehnoloģijas, lai var to izdarīt tā kārtīgi uzskatāmi. Un gribu sākt ar rakstu vietu no Apostoļu darbu grāmatas 24. nodaļa. Un, 14. atvainojos, 14. nodaļa. 15. līdz 17. pāns. Šī rakstu vieta mani uzrunāja. Es tajā ieraudzīju savu dzīvi jau pirms es pieņēmu Jēzu. Un tā tēma joprojām ir aktuāla un arī par to runāt šodien. Te ir tāda situācija, tad vīri, ko jūs darāt? Mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki, kā jūs. Te ir tie ticīgie apustuļi un pagāni, var teikt. Cilvēki, kas nepazīst dzīvo Dievu, nepazīst Jēzu kā glābēju. Viņš saka, vīri, mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki kā jūs, kas jums sludinām evaņģēliju, lai jūs no šiem nīcīgajiem dieviem, var teikt, elkiem, atgrieztos pie dzīvā Dieva, kas radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā, kas pagājušajos laikos visām tautām ļāvis iet savus ceļus. Jebšu viņš sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debesis jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīs ar barību un prieku. Šie vārdi, ka Dievs ir ļāvis visām tautām iet savu ceļu. Tā brīvība, ko Dievs dod cilvēkam, ir vienkārši pārsteidzoša. Tā brīvība, kādu Dievs deva Ādamam un Ievai, kad viņš ļāva viņiem saskarties ar sātana kārdinājumiem un pat krist tajos visos, nepieķerot pie rokas pēdējā brīdī un ļaujot viņiem izvēlēties līdz galam to, ko viņi grib, iet savus ceļus, tā brīvība ir pārsteidzoša. Kā Dievs dod tik lielu brīvību cilvēkiem, kuri taču ir nepilnīgi, vai ne? Kuri var kļūdīties, bet tāds Dievs ir. Viņš tik ļoti vērtē, viņš ir iedevis brīvību un to neņem atpakaļ. Un šie vārdi, ka viņš ir ļāvis iet savus ceļus, arī to apstiprina. Arī šie apustuļi to saka pagāniem. Viņš ir ar jums, viņš sevi nav atstājis neapliecinātu. Viņš ir jums devis labus laikus, auglīgus laikus. Jūsu sirdis pildīs ar barību un prieku. Tātad Dievs rūpējas par visiem cilvēkiem, labiem, ļauniem, ticīgiem, neticīgiem, tāliem, tuviem, dažādiem, jo viņš visus viņus ir radījis un visiem devis brīvību izvēlēties. Un tajā pat laikā viņš saka, ka viņš arī nav atstājis sevi neapliecinātu. Viņš apliecina, viņš atklājās. Dievs visām tautām atklājas, gribējis un joprojām atklājas. Un es atceros savu to laiku pirms Kristus, kad es piedzīvoju savā personīgā dzīvē, ka kaut kas man palīdz. Tā kā Dievs man nesāka palīdzēt tad, kad es pieņēmu Jēzu, viņš man palīdzēja jau kopš dzimšanas, var teikt. Un tas ir visiem cilvēkiem. Dievs dod svētību, palīdzību visiem cilvēkiem. Vienkārši tas, kad mēs viņu nepazīstam. Diemžēl. Un tāpēc tiek sūtīti šie apustuļi sludināt evaņģēliju, ka Dievs jums palīdz. Dievs ir tas, kas jums to labo dod, ko jūs savā dzīvē baudat. Vai tu vari teikt āmen? Jā. Un tikai tāpēc, ka Dievs atklāja sevi, cilvēks viņu var ieraudzīt. Jā, mēs kādreiz
redzam to, ka cilvēks pilnīgi atsakās redzēt Dievu savā dzīvē, redzēt, ka Dievs ir tas, kas viņam dod labu. Viņš saka, nē, es to pats izdarīju, nē, tā man vienkārši paveicās, nē, tāpēc, ka es kaut kā tur gudrāks vai labāks par citiem, tāpēc man ir labs. Jā, tā ir brīvības viena no privilēģijām. Tu vari pateikt, ko tu gribi. Tu vari domāt, kā tu gribi. Tu vari attiekties pret Dievu, kā tu gribi. Dievs to ir ļāvis. Mēs lasām līdzību par pazudušo dēlu. Tu redzi, dēls saka tēvam, es gribu iet prom, un tēvs atlaiž viņu. Es gribu iet prom. Viņš atlaiž viņu. Viņš ar varu nevienu netur. Mums, cilvēkiem, ar to ir problēmas. Mēs baidamies atlaist. Mēs baidamies par saviem bērniem, par saviem dzīves draugiem. Jā, bet ja es tam vīram vai tai sievai uzticēšos, un man vajag viņu kontrolēt, man vajag visu pārbaudīt, man vajag zināt, bet Dievs uzticās. Bet Dievs dod brīvību izvēlēties. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina, ka cilvēks, kurš no brīvas gribas viņu meklē, atrod, tuvojās, grib kalpot, tas ir kaut kas tik dārgs, ka tavs bērniņš nevis vienkārši iemācījies pareizi runāt, tagad saka, es tev mammiņu mīlu, vai es tev tēti mīlu, bet viņš patiešām mīl, cik tas ir vecākiem dārgi. Vai ne? Tāpat Dievam ir dārgs, ka tu no brīvas gribas viņu meklē, viņam tuvojies, viņu gribi, viņam grib paklausīt. Tāpēc šī brīvība ir tik vērtīga. Un tu zini, jā, šai brīvībai ir divas puses. Tā negatīvā, ka tu vari piedzīvot zaudējumus, arī Dievs to piedzīvo, bet arī tu vari piedzīvot iegūmus. Un tikai tad tie ir pa īstam iegūmi, ka tie ir brīvi cilvēki, atsaucība viņam. Ir vēl viena rakstvieta Jozuā 24:15, kurā ebrejs, ticīgais, jā, tā laika ticīgais, viņš arī savai tautai, Dieva tautai saka kaut ko līdzīgu. Jozuā 24:15. Bet ja jums, viņš saka ebrejiem, tad ticīgiem, bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposiet. Vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Izvēles brīvība. Visur. Dievs tāds ir. Vai tā būtu ebreju tauta, vai tā būtu jebkur cita tauta, viņš ļauj cilvēkam izvēlēties, un pat viņa kalpi, tā kā Jozuā, to saprot, ka viņam nav resursu, Dievs viņam nedod resursus kaut ko piespiest, kaut ko pieprasīt. Viņš vienkārši var teikt, tā ir mana izvēle kalpot, jūsu izvēle, tā ir jūsu izvēle. Un tad šī tauta apliecina, ne mēs kalposim tam kungam. Un cik tas ir dārgi un vērtīgi dzirdēt to Dievam un, protams, arī šim kalpotājiem. Es gribēju atvērt ar jums kopā Mateja evaņģēlija 7. nodaļu, Mateja 7, un iedot 5 lietas šim gadam, 5 vērtīgas lietas, kuras es ticu, ka Dievs šajā gadā tev ir sagatavojis, kuras Dievs šajā gadā tev to dos. Un pirmā lieta, man jāsameklē sauc iPads, ja, tā jāsaka. Jāatver. Pirmā lieta ir tā, šī te. Tātad izaugsme. 2026. gads. Izaugsme. Tava. Tieši tava, jā. Tieši tava personīgi tava izaugsme. Kamēr cilvēks dzīvo, viņam tas ir vajadzīgs. Jo tikai 2 iespējas, izaugsme vai regresija, vai ne?
mēs gribam izaugsmi. Mēs izvēlamies izaugsmi. Kungs, mēs gribam augt. Nevis iet atpakaļ, bet iet uz priekšu. Un Mateja 7:7 mēs atvērsim un lasīsim šo fragmentu, jo te Jēzus mums dod, kā tas ir panākams, atslēgu. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dot akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdam, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Lūdziet, meklējiet, klaudziniet. Kad tu lūdz, tu it kā izsaki uz debesīm savu vajadzību, savu lūkšanu, un liekas, tev vajag ticība, ka Dievs dzird. Kad tu meklē, tev nav, un tu cīnies ar šaubām, bet vai es atradīšu, vai vispār tāda lieta ir, vai tāda atbilde vispār eksistē, bet tu meklē. Kad tu klauvē, tev arī ir tās šaubas, klauvē, bet tu vispār aiz tām durvīm kāds ir, kas atbildēs vai atvērs. Bet neskatoties uz tām šaubām, vienalga, Jēzus saka, dari tā, lūdz. Tev atbildēs, meklē, tu atradīsi, klauvē, tev atvērs. Tas ir apsolījums, un tā ir ļoti, var teikt, vienkārša lieta, bet tik spēcīga, tik stipra, nepārstāja lūgt, jo nesaņēmi varbūt iepriekšējā gadā, varbūt nepārstāja meklēt, tāpēc, ka vēl neatradi, nepārstāja klauvēt, jo vēl nav atvērts, nepārstāja. Jēzus iedrošina tevi, ik viens, kas lūdz, dabū. Ik viens, kas meklē, atrod, ik viens, kas klaudzina, viņam taps atvērts. Tas ir izaugsmes pamats. Nepārstāj spiesties uz priekšu, tam ir rezultāti. Tikai tā var dabūt rezultātu. Ja tu to pārstāsi, nav iespējama izaugsme. Nav iespējama. Tev to vajag. Tas ir tev dots. Dievs tev to iedeva, lūkšanu, šo meklēšanu, klaudzināšanu, lai tu to lietotu un augtu. Dievam patīk izaugsme. Tālāk mēs lasām no 13. panta. Ieita pa šaurajiem vārtiem. Nākamais vārds ir bauda. Varētu teikt arī dzīvība, bet es uzliku šo vārdiņu. Ieita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un daudz ir to, kas pa tiem iet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Te ir tas vārdiņš dzīvība. Dzīvība, tas ir tas, ko mēs visi gribam, kas mums visiem patīk un ko mums arī visiem vajag. Dievs ir tas, kas mums visiem dod bagātīgi baudīt. Tā saka Bībele. Tātad šauri vārti, šaurs ceļš uz dzīvību. Lai kaut ko patiesi baudītu, tas nevar būt vienalga kādā formātā. Ir ļoti konkrēts ceļš. Lai patiesi baudītu, pieņemsim labu, izcilu, varbūt pat laulību. Tu nevar tā, es mīlēšu visas sievietes, vai ne? Un baudīšu labu laulību. Tev ir jāsašaurinās. Cik var sašaurināties? Sašaurinies uz vienu sievu. Vienas sievas vīrs. Cik šauri. Jā. Un tur ir īstā bauda. Tur ir īstā dzīvība. Vai sievai uz vienu vīru. Uz vienu. Tas ir tas ceļš, kā Jēzus māca, ka šaurs ceļš. Tu vari baudīt tikai to, ko Dievs tev dod, un to, ko viņš tev nedod, tas nav priekš tevis,
necenties tur vispār līst iekšā. Šaurs ceļš, bet tas nenozīmē, ka tā dzīvība būtu mazāka vai bauda būtu mazāka. Taisni otrādi. Tur tas maksimāli ir pieejams. Tieši caur šauro ceļu ir dzīvība, bet platais ir pazušana. Pazušana visās tajās izpausmēs, kāda viņa ir. Visāda veida pazušana. Tas, ka tev zūd, paliek mazāk. Tur pazuda, tur paliek mazāk, tur paliek vājāk, tur paliek vēl kaut kas. Šodien ļoti populāri ieeja kaut kādā YouTube, kaut ko skaties un nāk reklāmas. Un reklamē visu kaut kādas zāles, preparātus tiem, kuri ir pazaudējuši. Viņi pazudus. Kaut kas viņam nav. Reku būs tabletīte, reku tev būs. Nebūs jau, mēs zinām, vai ne? Iedzer tabletīte, tagad tev ir. Nav jau. Vienkārši uz to var nopelnīt. Tas ir ļoti labs tirgus, jo cilvēki zaudē. Tagad viņiem piedāvā tādas iespējas it kā atgūt un uz to nopelnīt, bet Jēzus saka, ka ir tikai viena iespēja, kā dabūt. Šaurs, konkrēts ceļš. Jēzus ir ceļš pie Tēva. Konkrēti tikai Jēzus. Nav cita ceļa. Ir vienīgi Jēzus pie Tēva uz dzīvību. Jēzus ir dzīvība, patiesība un ceļš. Nākamais gads, lai ir baudas gads. Baudas gads. Izbaudi nākamo gadu. Bet esi ļoti konkrēts šaurs. Tur tā ir, man Dievs dod šo lietu baudīt. Un man nevajag svešas, citas, plašas, visādas, kā pasaule it kā bauda, bet patiesībā zaudē. Es atceros, ka ir bijuši tādi brīži manā dzīvē, kad nav par ko priecāties, nav dzīvības, nav ko baudīt. Un tad tu atnāc Dievu priekšā, nostājies viņu priekšā, pacel savus acis uz debesīm un baudi viņu. Baudi Jēzu. Viņš ir ar tevi. Viņa apsolījumus, ko viņš raksta, ka es būšu ar tevi, nepametīšu. Tev izdosies, tu izlauzīsies, nepadodies. Es baudu. Interesanti, ka tad, kad tev neiet ne finansēs, ne veselībā, ne ģimenē, ne draudzē, nekur tev varbūt neiet. Pie Jēzus tev ir vienkārši baudīt, iespēja baudīt. Viņš ir ar tevi, viņš tevi mīl, viņš tevi saprot, viņš tevi pieņem, viņš tevi atveldzē. Tu vari būt cilvēks, kurš bauda dzīvību. Un tu iznāc no tās lūkšanas istabas, un tu smaidi, un tu priecājies, un liekas, tu ko, paaugstinājumu darbā dabūji? Nē, darbs tas pats. Kas tev atbrīvoja no kaut kādas atkarības? It kā vēl tur cīnos. Kas tu tur bija? Kas tu tur? Aprecējies tikko vai kā? Nē, viss pa vecam, bet Jēzus, es pabiju kopā ar Jēzu. Kādu brītiņu pabiju kopā ar Jēzu. Viņa tūmā, viņa klātbūtnē meklēja, viņa lūdza, viņa tuvojos viņam, parunājos ar viņu, izstāstīja viņam, izskatīja savu sirdi viņam. Viņš man pretī atbild ar tik daudz dzīvības, nomierināja, stiprināja, samīļoja, iedvesmoja. Teica, būs labi, turies, ejam uz priekšu. Aleluja. Nākamais gads, baudi Jēzu savā dzīvē. Un, protams, arī visas pārējās lietas, ko Dievs tev ir devis, bet šaurs ceļš uz to baudu, tas ir viennozīmīgi. No tā nebaidies, bet tas ir īstais ceļš. Trešā lieta. Jēzus runā par praviešiem. Pravieši tā ir, visi māca kaut ko, vai ne? Tā ir gudrība. Mēs jebkurā kaut kādā sfērā atrodam kādus gudrinieks, kas visu zina un kas māca. Par finansēm māca, par attiecībām māca, par kaut kādām vēl lietām māca, māksla.
par veselību māca, vai ne? Influenceri, tā viņš sauc, tie, kas ietekmē sabiedrību. Agrāk tos sauc par praviešiem, tagad sauc par influenceriem. Viņi arī līdzīgi kā kaut ko tur apgalvo un pravieto un tā, ja tu ēdīsi šito, tad, ja tu dari šito, tad tu būsi jaunāks, ja tu ēdīsi šito, tad kļūsi stiprāks, ja tu darīsi to, tad tā būs tā, un tev vajag tādu vingrojumu vai tādu tur kaut kādu grāmatu izlasīt, vai tev vajag tur aizbraukt ceļojumā uz tādu zemi, vai tev vajag vēl kaut kādu tur ideju, gudrību, tev pamāc. Un tas ir labi, vai tas nav labi? Klausītam vai neklausīt. To mēs tagad lasīsim. Tātad sākot no 16. panta. No 15. panta. Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Diezgan draudīgi, vai ne? Liekas, tā kā tāda sazvērstības teorija, kad jāuzmanies tur tie visi viltīgi pravieši, plēsīgi vilki, bet tādi arī ir, vai ne? Nav jau tā, ka visi ir labi cilvēki, visi labi māc, visi ir pareizi. Nav visi, bet kā lai atšķir, kurš ir un kurš nav. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ļoti vienkārši recepte. Ja tu to iemācies un saproti, tev būs daudz vieglāk. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no daģiem. Tātad, ja tev, kā saka, sadarbojies ar ērkšķiem vai sadarbojies ar daģiem, tad tur arī būs tie daģi un ērkšķi, vai ne? Bet, ja tu darbojies ar vīnogulājiem un darbojies ar vīģes kokiem vai vienalga ābelēm, bumbierēm, ķiršiem vai plūmēm, tad tev būs arī šo koku augļi. Tātad augļi parāda, kas tas ir par koku. Es neesmu tāds speciālists, kas varētu pateikt, tas ir bumbieris vai ābeli. Man nav tāda gudrība. Arī tev varbūt, skaties, divi cilvēki, abi kaut ko ar pārliecību runā, kurš ir pareizs, kurš nepareizs, grūti saprast. Bet augļi visu saliek pa plauktiem. Bet redzi, tos augļus jau uzreiz neredz. Vajag laiku, vai ne? Vajag kaut kādam paiet laikam, vajag to cilvēku iepazīt, redzēt, kā viņš dzīvo, kā viņš izturās, kā viņš attiecās. Ļoti populāri ir mācīt jauniešiem, kā atrast īsto dzīves draugu. Un manā laikā to tā nemācīja, bet es atradu īsto dzīves draugu. Bet tur man Dievs palīdzēja, bet šodien ļoti populāri, ka māca. Un ir speciāli skolotāji, kas saka, tev vajag tādu, tā noteiksim, ja tas puisis dara tā un tā, tad tas nav pareizi. Ja tā meitene dara tā un tā nav īstā meitene. Un tā doma tajā, kad no viņa nāk ārā augļi. Viņš varbūt skaisti izskatās un skaisti runā, bet kaut kādās situācijās, īpaši kaut kādās grūtās situācijās, viņš pēkšņi izmainās. Un tas ir veids, kā tu vari pateikt, vai tu gribi būt kopā ar tādu cilvēku vai nē. Un Jēzus saka kaut ko līdzīgu. Viņš saka, augļi parāda. Augļi, jā, viņi pavasarī grūti pateikt ābeli vai bumbieris, bet rudenī tur viss ir skaidrs. To mēs atšķiram. Ābols ir apaļš, bumbieris ir tāds bumbieris. Jā. Tātad vienkārši nesteidzies, pagaidi. Un nepieņem lēmumus. Jā, viņš tik pārliecinoši runā, viņš tik gudri zina pateikt. Pagaidi, pavēro augļus. Tāpēc ir atsauksmes. Vai visām var ticēt? Ar droši vien, ka nevar, bet tomēr. Nopirku tādu sildītāju priekš mašīnas stiklu, jo ziemā salas stiklas cieta. Atsauksmes nepalasīju un konstatēju pa vāju, nespēju to siltumu iedot. Pēc tam palasīju atsauksmes, tur bija rakstīts, smuks, bet jauda pamās.
nedara to, kam ir domāts. Ja, kļūdījos, izdevu pa velti naudu, kuram vēl tā ir gadījies. Ja, izdevu pa velti naudu, noticēju, pa velti noticēju. Ja. Tātad gudrība. Tātad Dievs mums dod gudrību, bet no kura pravieša to gudrību ņemt, tas ir tas jautājums. Jēzus, ja tu lasi viņa vārdu, tam var uzticēties. Jēzus ir īstais pravietis. Viņš nav plēsīgais vilks. Jēzus ir labais gans. Un viņš māca tev to, kas tev par svētību. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Jēzus atdod savu dzīvību par tevi. Bet tie viltīgie gani, viņi pravieši, viņi grib paņemt tavu dzīvību sev otrādi un atstāt tevi tukšā. Nākamais punkts ir šāds punkts. Darbs. Kā tev patīk darbs? Kam patīk darbs? Jā. Mēs esam kristieši, mēs esam jau to izbaudījuši. Ja, kāpēc tev patīk darbs? Taču ārpus jāiet uz darbu katru rītu un vakarā nogurst nāc mājās. Kas tur patīkams? Tu zini, algas diena ir patīkama. Jā, tu vari savus sapņus piepildīt, tu vari savus vajadzības apmierināt, tu vari kaut ko iedot, tu vari palīdzēt citiem. Tu saproti, kas ir darbs. Tad lasam tālāk uz priekšu, tas ir 21. pants. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Redz, tā darīšana, jeb tas darbs, gribu uzsvērt. Ja. Runātāji ir daudz, ja, bet darbu dara ne visi. Bet tā darba darīšana, jeb tas, ka ja tu kungam klausi, jo tas vārds kungs nozīmē, ja tev viņš ir kungs, tad tu esi viņa kalps. Un kalps kalpo savam kungam. Tad kalps dara darbu, kas tam kungam ir vajadzīgs. Un tas ir tas īstais veids, kā veidot arī attiecības ar Jēzu. Jēzus ir mans un tavs kungs. Kur ir darbs, ko es daru priekš viņa, tāpēc, ka viņš man to ir teicis, uzticējis. Un es gribētu, ka šis gads būtu gads, kurā tu teici, mans kungs Jēzus, un te ir mans darbs priekš mana kunga, ko es daru. Daudzi man sacīs tajā dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis jūs ļauna darītāji. Vārds sakot, tu vari pats izdomāt, ko tu darīsi. Kas tev patīk, to es darīšu, kas nepatīk, nedarīšu. Bet ar kalpiem un kungiem tur tā nenotiek, vai ne? Ja kungs saka, tu dari, patīk vai nepatīk, vienkārši vajag, un tu dari. Ir cilvēki, kas kalpo Dievam jebkurā situācijā. Patīkamā, nepatīk. Viņi vienkārši dara, jo jā, kungs, es tev paklausu. Un veids, kā paklausība, tās ir attiecības. Kungs jau redz sava kalpa paklausību, un kungam tas patīk, un kungam jau veidojas attiecības ar savu kalpu, un tur notiek tā iepazīšanās, par ko vēlāk ir teikts, es jūs nepazīstu. Ja, kungs saka, man vajag, mans kalps, man vajag šo un to lietu, un tu saki, jā, kungs, es iešu darīt to, ko tev vajag. Vai arī otrs variants, kungs, bet to es negribu darīt. Tas man nepatīk, tam man nav laika, to lai kāds cits dara. Tad tur neveidojas nekādas attiecības, nekādas sadarbība. Tā kā šī lieta arī ir šajā gadā aktuāla. Šis gads, darba gads.
kalpošanas gads. Mans un tavs. Un tad pēdējā 5. lieta. Dators darbojās planšetīgā. Un tas ir no 24. panta. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlas uz klints. Klints ir tā drošība. Klints. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlas uz smiltīm. Un smiltis nav drošs pamats. Kad stipras lietas lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Tad drošība. Jēzus grib, lai tev tavā šajā gadā būtu drošība, drošs pamats zem kājām, ka tu droši stāvi. Un tas veids, kā iegūt šo drošību, ir dzirdēt un darīt. Kā pazaudēt šo drošību, dzirdēt un nedarīt. Un es domāju, tā ir tāda ikdiena, ka tu kaut ko izlasi Bībelē, un tu vari darīt un vari nedarīt. Ka tu kaut ko esi uzņēmies kalpošanu Dievam, un tu vari darīt un tu vari nedarīt. Jo tas ir brīva izvēle. Tu brīvprātīgi kalpo Dievam. Tev nav neviens piespiedz vai kaut kā vēl iespiedz tev stūrī, ka tev nav iespēja. Tu vari izvēlēties. Jo pazudušais dēls aizgāja prom no tēva un dzīvoja labi. Jo viņš baudīja, ēda tā tēva mantojumu, un droši vien, ka liels mantojums bija un dzīvoja labi. Diezgan ilgi dzīvoja labi. Un tad, laikam pat pieminēs, ka pēc ilga laika, tad bija labs posms, bet tad tas izsīka. Un tad sākās tas, ka pietrūkst. Un tad viņš saprata, ka jānāk atpakaļ pie tā, kur bija labi. Paldies Dievam. Arī tā mēs mācamies, jo es arī ne visu uzreiz saprotu. Es arī kaut ko pamēģinu, nesanāk, tad kaut ko neesmu sapratis, kaut kas jāpamaina. Ne tas pamats ir, uz kā es būvēju. Es, piemēram, būvēju pirtiņu un tur uzliku uz stabiņiem būvēju to pirtiņu. Un attiecīgi, es domāju, ja tā pirtiņa būs smaga, cik sver pirtiņa? Cik tonnas sver pirtiņa? Protams, atkarībā cik liela pirtiņa, kāda materiāla un tā. Es reiķināju, diezgan liels tas svars, tur sniega slodes, vēja slodes, tur vēl kaut kas, daudz to tonu, kaut kāds 20 sanāk. Nevar būt tik daudz. Labi, tas ir pie maksimums, tā kā tagad metrs sniegs, uzsnieg, un tad tāds varētu būt. Vai tie stabiņi izturēs to spiedienu, vai tā būs stabila, droša pirtiņa? Vajag pārliecināties. Un atcerējos, kad Rīgas draudzē arī, ka būvēja jauno namu piebūvi, viņi ielika tajā gruntī pāļus, un tad atbrauca vesela brigādi, kas uzliek uz tā viena pāļa, pālis, viņi uzliek virsū platformiņu tādu, un tad krāva virsū betonu blokus, kas katrs svēra kaut kādu konkrētu tur svaru. Un skatījās. Viņi uzliek tonu, 2 tonnas, 5 tonnas, 6 tonnas, 7 tonnas, 8 tonnas. Un tad vienā brīdī tas pāls tā kā iegrims zemē. Un viņi teica tā, iegrimt laikam pa 3 centimetriem. Tad derēs, tad ir labs pamats. Bet ja būtu pa metru iegrims, tad droši vien, ka teiktu, nav droši. Tāpēc arī es savā dzīvē domāju, es kaut ko daru, kaut kādā veidā dzīvi veidoju, vai tas ir droši, tas, kā es daru, vajag pārbaudīt.
Un to pārbauda, te ir teikts, stipras lietus, straumes, vējš, kas gāžās virsū, spiediens, kaut kādas grūtības. Tātad, ja tavā dzīvē ir grūtības, tad tu vari ieraudzīt, cik stiprs ir pamats. Bet tev jau grūtība nav, vai ne? Nē, visiem ir grūtības. Grūtībās tu vari pārliecināties, kāds ir tavs pamats. Un ja tu tomēr turies, kā tur teikts, tomēr izturi, apsveic tevi, tu būvē uz klints. Bet ja nē, ja sagāžās, izjūg, tad maini pamatus. Maini pamatus. Meklē klinti, un klints ir Jēzus. Klints ir Jēzus, uz kā būvēt savu dzīvi. Tā kā lūdzu, pieņemiet šos 5 vārdus šim gadam, lai Dievs jūs svētī, lai mums visiem izdodās veiksmīgs gads, kurā mēs varam izaugt, baudīt, būt gudri, strādāt un būt drošībā. Āmen. Piecelsimies kājās.